Šodien grūti kādu pārsteigt norādot, ka jebkurš resurs, tajā skaitā arī ūdens, ir jāuzskaita un to nodrošina ūdens skaitītājs. Liepājā tos ikvienā namā ir uzstādījuši pašvaldības kapitāla sabiedrības Liepājas ūdens speciālisti un nodevuši mājas īpašnieku vai apsaimniekotāju pārziņā, kura uzdevums tad ir arī rūpēties par tā nevainojumu darbību. Tas nozīmē arī to, ka tam jāatrodas vietā, kur temperatūras ziemas un salu apstākļos nav zemāka par 0. Skaitītāji, kurš atrodas abonentu telpās, ir atbildīgs pats abonents, jo abonents ir uzņēmies līdz ar to saistības. Jo tas ir līgumā paredzēts, ka viņš uzņemsies atbildību par ūdens mērītāju. Jo viņš var tikt dažādi arī bojāts tomēr. Kādas ir tās biežāk sastopamās un tie biežākie gadījumi, kad kaut kas tomēr atgadās ar skaitītāju? Parasti ir remonta laikos, kad kaut kas ir uzkritis viņam, bet cilvēki ir ļoti apzinīgi un to jau uzreiz pamana un tad arī zvana un tā nav tik liela problēma. Bet, kad paliek jau augsts, tad ir sasalšana, ko daži pat nemaz nepamana. Skaitītājs uzstāda ar termiņu uz 4 gadiem, bet ik gadu Liepājas ūdens veids profilaktiskās pārbaudes, lai pārliecinātos, ka tas darbojas precīzi un ūdens patēriņa rādījumi ir nolasīti pareizi. Skaitītājs, kaut vai viņš ir bijis sasalis, un ja mēs viņu pārbaudīsim tikai vasaras mēnesī, mēs viņu redzēsim, ka viņš ir bijis sasalis. Un varbūt, lai cilvēki nav izbrīnīti, ja vasaras mēnesī viņam pasaka, kad ir bijis sasalis skaitītājs. Jo sasalušie skaitītāji, viņš ir ziemā sasalis, atlaidies, un vasarā vienkārši konstatēts fakts. Bojāts viņš jebkurā gadījumā. Arī šogad janvāris ir atnācis ar salu, un tas nozīmē, ja ūdens skaitītājs nav uzstādīts nosiltinātā telpā, tas var sasalt un rādīt nepareizi. Speciālisti atzīst, ka ārēji ir grūti pateikt, vai skaitītājs ir bijis sasalis, bet atvedot uz darbnīcu, to var uzreiz pateikt nekļūdīgi. Turklāt vairumā gadījumu tie nav labojami. Principā tie sasalušie nē. Viņam ir korpus izmainījies. Līdz ar to salu, kā jau zināms, ka ūdens sasals, viņš izplešās. Viņš ir mainījis to korpusu un līdz ar to ieliekot jaunas tās iekšsalu skaitītājiem arī nerāda pareizi nemaz. Iepriekšējās ziemās bija bargāka sala, un lai arī iedzīvotāji vairāk rūpējas par ūdensvadu un ūdens skaitītāju siltināšanu, lai tos neietekmētu zemās gaisa temperatūras, laiku pa laikam kaut kas atkal aizsalst vai sasalst. Var redzēt, ka ir ūdens iekšā. Tieši var redzēt. Ir arī tādi, kas ir visu laiku stāv sasaluši un kurus nevar redzēt. Man te tāda atnāk, un es viņus tikai karstu ūdeni pats dabu atkausēt. Un šeit ir tāds, kurš vēl nav atkusis pilnīgi. Tas viss ir viens ledus gabals iekšā viņam. Viņš sasals, viņš pat negriežās. Šitas te skaitītājs, tas otrs, kurš sasals, ja viņš atkūst, viņš griežās, bet nerāda pareizi. Tā kā citreiz pat ir grūti pateikt, nevar redzēt iekšā, ka viņš ir bijis sasalis. Ja saimnieks par retam viņu paskatās, liekas, viņš rāda visu laiku. Bet izrādās, tur jau pils ar ūdeni, un viņš rāda nepareizi uzskaita. Neatkarīgi no tā, vai mājas apsaimniekotājs vai īpašnieks, vai Liepājas ūdens speciālisti pamana, ka kāds ūdens skaitītājs ir bojāts un uzskaita veids nepareizi, ir noteikti kārtība, kā aprēķina soda naudas, un tas ir neizbēgams process. Ir soda nauda, kas ir paredzēts jau un ar ko abonents iepazīstās slēdzot līgumu. Atkarībā no skaitītāja diametra tur arī dažādas tās naudiņas. Soda sankcijas, ja konstatējam, ka ir ļautprātīgi bojāts, tad ir speciāls aprēķins, ko nosaka Liepājas pilsētas saistošie noteikumi, pēc kā mēs arī vadamies. Un tas ir no skaitītāja diametra 24 stundu laikā, cik var iztecēt ūdeni. Tas nozīmē, ka kurā gadījumā, ja konstatē šo ļaunprātību, tad tās sankcijas ir ievērojami lielākas nekā tad, ja ir netīša. Protams, ja ir, teiksim, tā kā ziemā ir tagad paši esam konstatējuši, ka ir sasals skaitītājs, zvanam Liepājas ūdenim, būs tikai soda sankcijas par to, ka mēs esam aizbraukuši un nomainījuši to skaitītāju. Nebūs sankcijas, kas ir saistīts ar nepareizu uzskaiti, kas varētu gadīties, ja skaitītājs tiek lietots, piemēram, līdz vasarai. Situācija ar katru gadu uzlabojas. Ir samazinājies to gadījumu skaits, kad skaitītāji tiek bojāti ļaunprātīgi, jo iedzīvotāji saprot, ka, ja kāds būs negodīgs, vairāk būs jāmaksā pārējiem. Liepājas ūdens piedāvā arī pakalpojumu izlīdzinātais maksājums, kas dod iespēju nevis reizi mēnesī nolasīt
skaitītāja rādījumus un maksāt par to, bet ik mēneša maksa tiek noteikta par pamatu ņemot gada kopējo patēriņu, to sadalot pa mēnešiem.